ēka mūs pārnes 12. gadsimtā, ka tad, kad tika uzcelta baznīca Pēterim, kad tika uzcelta Domas baznīca Marijai, rīdzinieki vēlējās klosteri. Un tātad šeit aptuveni 1255. gadā tika pieņemts lēmums dot klosterļaudīm zemi un izveidot klosteri Jaunajai Marijai Dievmātei. Šī vieta ir unikāla ar to, ka bez reformācijas baznīcas šeit arī bija pareizcīgo baznīca. Tad ir bijis, principā, viss, kas vēsturiski Rīgā ir viesojies. Viss ir ierakstīts šeit. Vienu brīdi pat bija naudas kaltuve, bet tās katras konfesijas, ja tā var teikt, pienesums, viņš ir šeit saglabājies. Padomu laikā šeit bija plāns ierīkot plašu rūpnīcu, tātad skaņu plates tieši šeit. Un draudzes locekļi ieslēdzās baznīcā, nelaid iekšā, nocietinājās, lai rakstītu lūgumus, apžēlošanu, un man ir kopijas saglabājušās lūgumi Kruščovam un citiem politiskiem darbiniekiem, lai šo dievnamu pasargātu. Un kā pēdējais saimnieks bija krimināla ekspertīzes laboratorija. Tātad mūsu kaimiņš, kas šeit apdzīvo šīs telpas, un patiesībā tie bija restoti logi, un tā bija armijas režīms un disciplīna, kas bija šeit blakus baznīcai. Un tāpēc patiesībā nekādi izpētes darbi, ne restaurācija nav varējis notikt šajos gados, un mēs esam priecīgi un pateicīgi, ka Eiropa līdzdarbojās ne tikai dievnam, bet šī kompleksa tādā apzināšanā, izpētē. Un arī šis tātad projekts, viņš neskar visu kompleksu, viņš skar jumtu, fasādi, grīdu un logus. Bet tie parasti ir tie pirmie svarīgākie saglābšanas darbi, lai neiet bojā, vai ne? Tieši tā. Tas ir pats sākums, labs sākums. Patiesībā visvērtīgākais ir tas kultūrslānis. Tas, kas atrodas zem baznīcas grīdas, ko īstenībā neviens tā līdz galam nav apzinājies, un tāpēc šīs metodes dod mums mazliet ieskatu, kas tur varētu būt. Gan šīs tukšās telpas, gan klostera pamati, un viss tas ir 11. 12. gadsimts. Arheologi, kas šeit pētīja torņa nostiprinājumu, viņi sacīja, tas ir vērtīgākais atradums kopš 5 gadiem Rīgā. Mēs atklājām sistēmas, atklājām krāsnes, atklājām mūrus, par kuru eksistenci mēs nemaz nezinājām. Tad ļoti teorētiski jūs uzzināsiet vēl daudz ko no Rīgas vēstures šajā darbā, kuru jūs vēl tikai sākat. Es domāju, atsedzot grīdas, būs ļoti daudz arī informācijas. Slavenā izeja uz Daugavu, es domāju, ir vismaz minimums, ko jūs atradīsiet, jo no klostera vienai slepenai izejai bija jābūt tajos laikos. Ar Kultūra Kapitāla fondu šeit jau bija pirmie atradumi. Ir grūti pateikt, runā par 12 vai 14 kārtām krāsas, kas ir šī dievnamā. Un šeit mēs dažus fragmentus atsedzot esam atklājuši, bet varbūt visunikālākais atklājums bija, kas ir šī apmetuma 14. gadsimta zīmējumi uzreiz uz torņa. Pēc tam, kad tornis bija uzcelts, ar kaļķi nosmērēts, ir tātad motīvi dzirnaviņas, kas tajā laikā bija arī zīmētas Rietuma Eiropā, piemēram, Nīderlandē. Mūsu izpētes darbos bija uzaicināts liels franču speciālists Bruno Deslandes, kas ņēma dalību arī Latvijas grupā Ēģiptē, pētot piramīdas, un tieši arī šeit izmantot šo tehniku, šīs tehnoloģijas tātad skanējot kārtu pēc kārtas ar lāzera staru, nonāk pie, ja tā var teikt, šī zīmējuma, kas ir zem aptuveni 2 centimetri liela apmetuma. Un arī šeit bija speciālisti no Luvras, lai tādā veidā iepazītos tīri tehniski ar šiem darbiem un apzinātos, cik labi saglabājušies ir šī zīmējumi un dotu zinām mērā tādu atzinumu par tālākiem izpētes darbiem. Rīgā, nemaldos, ir tikai kāda vēl viena vieta, kur mums ir zīmējumi no 14. gadsimta. Tik tā viens no tādiem neparastiem, pārsteidzošiem jauniem objektiem Rīgā, kas tikai top, bet Rīga 2014 gandrīz jau ir gatava. Programma ir skaidri zinām, viss ir saplānots, bet man jums tāds savādāks jautājums. Kas Latvijai no tā, Aiva, ka Rīgai 2014? Programma patiesi ir gandrīz jau zinām, tie lielākie notikumi visiem ir pieejami Latvijas bibliotēkās un pastnodaļās, bet es gribētu teikt, ka mēs visu laiku esam domājuši kopš pašas kandidatūras sākuma, ka Rīga ir vārds visu Latviju.
Jo šis tituls ir pirmo reizi Latvijai. Līdz ar to galvaspilsētai jāņem arī zinām atbildība par to, ka tā ir galvaspilsēta, līdz ar to arī atbildīgi par citiem. Un tāpēc mēs esam jau strādājuši kopš sākuma un ceram arī, ka šī sadarbība vēl izvērtīsies. Jūs jūtaties tikpat pieskaitīti tam, ka Rīgā ir tas tituls, kurš, piedodiet, par tiešām jums netika, jūs arī pretendējāt kā Cēsis. Kas jums no tā, ka Rīgai 2014? Jā, mēs pretendējām, bet mēs droši vien esam mazliet citā svara kategorijā, jo Cēsis ir, man liekas, vismazākā pilsēta, kas jebkad uzdrīkstējusies pretendēt uz tādu titulu kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Līdz ar to mēs tāpat novērtējam visu šo procesu, kam mēs izgājām cauri. Gīnijas rekordām tā jūs ierakstīs. Jā. Bet tie 100 kilometri starp jums un Rīgu starpā nozīmē ko? Ka tas nav jūsējais, ja jūs ar tikpat lielu deksmi, kā es, teiksim, no, Imantas došos uz Rīgu 2014 pasākumiem un baudīšu, pelnīšu, ja gribējuši no tā? Nezinu, vai pelnīsim, bet brauksim un skatīsimies noteikti, bet būsim vēl priecīgāki, ja Rīga 2014 atvedīs arī mums kaut ko parādīt. Jo nākamajā gadā Cēsīs varās vaļā jaunā koncertzāle, akustiskā koncertzāle, kur būs iespēja veidot lieliskus koncertus. Kāda Rīgai vēl nav? Jā. Un pagājušā gadā ir atvērusies pils ar muzeju Cēsīs, un nākamgad tiks rekonstruēta arī biblioteka. Jā, bet Rīgas programma, ja tā papēta tajos galvenajos jau sarakstītajos visos bukletos, ir ar tādiem notikumiem pārsteidzoši, ar tādām krāsainām izpausmēm pašā programmā, vai Cēsis mēģinās nosmelt krējumu, turistu pārvilināt, vienu dienu Rīgā, labi divas, bet trešajā atbrauc līdz Cēsim. Es domāju, jā, ka mēs pie tā strādāsim. Tad, kad būs cilvēki noguruši no lielpilsētas burzmas, tad aicināsim atpūsties pie dabas mazpilsētā un baudīt mākslu tuvāk dabai. Ingūna, jūs savukārt dzīvojat, piedodiet, 200 km no Rīgas Daugavpils, otra lielākā, Rīga 2014. Kas jums no tā? Pirmkārt, attālums no Daugavpils līdz Rīgai vienmēr ir mazāks nekā no Rīgas līdz Daugavpilī, tā kā mēs mierīgi varam atbraukt uz Rīgu un baudīt Rīgas programmu. Kā pārvilinātāji, kāds jums no tā, var teikt, ekonomisks, piemēram, labums vai kulturāls? Es domāju, ka ne tikai Daugavpiliešiem, bet rīdzniekiem, varbūt arī Rīga 2014 viesiem būs interesanti atbraukt uz Rotko centru, kurš pēc nedēļas atklājās un